čoisēm. Ārā ir vienkārši pretīgs laiks. Līs, tā kā es nezinu, no rīta līdz vakaram soli. Tur visu to pusmēnešu normu vai kā tur. Respektīvi jādara kaut kas iekšā. Labi, ka pabeidzām šito visu. Te viss ir ietīts plēvē apkārt. Te varbūt. Respektīvi, tur ir plēve. Viņa tieši nepiegoja drusku litrs spraudziņu tā, lai var vējoties, bet tā, lai tas ūdens līst prom no blokiem, lai nebojo bloks liek. Respektīvi, domāju, jāpieķeras pie darba, ko es baigi tā kā negribu. Labi, es tad īsti neko negribu tā teikt. No, oi, kur varbūt redzēt. Ārā apstākļus. Neteiksim, varbūt negribu, bet te viss putekļainākais, viens no putekļainākajiem darbiem. Griezt ņemt ārā šeit visur, lai varētu protezēt vai mainīt pilnībā šo siju. Varbūt vienkārši stiprinās pārējās. Jā, nezinu, kā būs, vai cels augstāk, necels, to redzēs. Laikam ejot, varbūt iekuši šitos smilšu krāsni. Gribētos varbūt jēga nekāda, bet nu man te malku mētājas, es baigi viņu netaupu priekškam, ja man viņi tik daudz tad. Nu jā, kaut kā tā, bet jāizvāc, un pirmais, ko darīšu, atvienošu visu elektrību te, dzīvosim no prožektoriem. Nu, tagad jau ir prožektori, bet tagad ir vadi, tas mums neder, šis vats vienīgais paliks, un jā, gaismas, respektīvi, ies uz rozetēm, nu, ārslēdz, kaut kādā šāda tipa. Jā, nebija depo, nenopirku. Vai nesanāca ieiet. Būtu piecis to prožektoru uz 3 kājām. Jā, nu te jau redzēs. Tātad šādi te izskatās. Cik varējām visu izņēmām. Nu, to malku pagrūdām uz vienu pusi. Elektrība noņemta, viss droši. Līdz ar to varam droši zāģēties un demolēt visu. Jā. Negribās šo te čakaru, bet nu, nekas neatliks. Es nezinu, cik daudz šodien izdarīs, jo tur vēl jāskatās. Neko nevar prognozēt. Tātad esam tā kā otrajā stāvā. Viņš gan nav apdzīvojams, bet šādi izskatās 2 gadus darbs. Nu, neteiksim, kad visu laiku konstanti, bet diezgan ilgi. Esmu pie šī strādājis, lai būtu šādā tīrības pakāpē, jo te bija kalne visādām lupatām, drazām. Vēl joprojām ir drazas, bet palēnām izšķirots, ko varēja pārstrādāt, to varēja, ko nevarēja, bija jāved uz izgāstu. Un jā, šāds ir progress, nu, ja nezinu, kā izskatās pirms tam, tad varbūt izskatās tāpat nekārtība, bet, nu, jā. Šī situācija pašlaik uzliku šos prožektors no apakšu uz augšu, jo šeit būs tie galvenie darbi. Jā. Es nezinu, vai es esmu rādījis, visticamāk, neesmu rādījis, kā ir otrais stāvs. Nu jā, te ir tie caurumi, tas visi dēļ jumti. Šis vissliktākais laiks, kad rādīt, vai varbūt tieši otrā labākais, kad ir tas lielais ilgstošais lietas, tad ļoti labi redzēt, kur ir kaut kādas problēmas. Zem lubiņām nevar redzēt, šīs ir oriģinālās, bet, nu, kaut kur ir kaut kas. Jā, man ļoti patīk šīs
sijas, es nezinu, laikam sijas, kā viņas varētu nosaukt. Spāris, laikam, Spāris. Diemžēl te ir izpūs, šis jāmaina, šis jāskatās. No vizuāli jau izskatās ļoti labi, ļoti skaisti. Tests, oriģināli, ļoti forši. Jāuzmanās, lai neizkrīt. Te esmu jau iztīrījis, bet es domāju, ka tas baigs smags darbs tīrīt šo pirms tam un es lejā. Es domāju, es vienkārši jauksim nost un kas es pēc tam lejā tīrīs. Centīšos te kaut kur parādīt. Jā, emu. Kaut kur varbūt var redzēt. Tas ir tas, šādi izskatās tas skārts. Viņš no ārā izskatās pilnībā sarūsējis, bet pasieties, cik labi izskatās no iekšpuses. Jā, tas pats skārts, kas, man liekas, Rīgas centra. Jā, viņš ļoti, man liekas, ļoti kvalitatīvs, bet visticamāk būs jāmaina arī viņš, jo viņam arī ir caurumi bijuši. Es nezinu, vai no kara lodēm vai no kā. Bet ir kaut kāda cauruma, varbūt vienkārši padomu laikos kaut kas sačuka redz. Bet, jā, ja mainīs visu, tad visu. Jā, ļoti skaisti. Šis visas brusas, viss. Jo šis ir taisīts, šis te skārts ir likts kaut tajos 30. gados. Un šis te jau pirms tev laikam likts tās lubiņas. Jā, var redzēt, tā austrumu puse labāk saglabājusies. Te tas arī jāsavelk kopā, viņš ir drusku izgājis, savilks kopā. Tā kā jā. Labi, sāksim kaut ko darīt.
Tātad šādi izskatās šis karalauks. Sanāca arī šito nograut, nu es baigi necentos, vienkārši pieskāros, viņš pats sabruka. Te ir caurums vienkārši, nekā nav. Tur, ja vēl var redzēt, ka vecie griezti, tad šitas ir piebūvēts kaut kādā padomju laikos klāt. Es pieņemu, ka šajā krāsnes arī piebūvēt padomju laikos. Varbūt ar Latvijas laiki, kāds zina. Šādi te izskatās. Pa brūsām grūti spriest. Jā, šis visvairāk. Nu jā, es vienkārši domāju, cik tu darbs daudz, jā. Būs jātīra kaut kāds mazs stūris. Ņems uzreiz zāģēs kopā dēļus šos te. Te arī izskatās diezgan drūmi tie koki, bet viņi neliec, nekas nav, viņi laikam, nekā. Šitie varētu būt kaut kādi 17x17, varbūt ar 15x15 baļķi. Nu, te piemēram viss ir izstrupējis, bet šis, viņam ir šie te pielikti. Labi, ka tā kaut kad. Un viņš mazāk lietas nekā tie, kas ir nav. Tāpēc tie tur laikam baigi dod spēku. Jā, grūti runāt. Nu tepat varēs nelikt līdz galam, varbūt. Jo šitas nav, tas vienkārši, šis te ir kaut kāda piebūva. Viņi neko nedod, tā arī jājauc ārā. Jo nesošā siena, es pat nezinu, kur jāuzmanās no naglām. Nu jā, šito te labāk būs jāatstutē. Tā ka šitas būs iztīrīts, tad nogāzīs. Laikam šitai nesošā siena, nu nevis laikam, bet jā. Nu pārējais viss. Un baigie laidumi. Te kaut kur ir, piemēram, pa vidu drusku iztrupējis. Te vairāk. Te, nezinu, vai visi jāmaina vai kā. Iztīrīs visu. Te jau redzēs, kā ir labāk. Varbūt pietiks tikai ar stiprināšanu. No šīs gan jāmaina kaut kādā vietā līdz turienē. Kā grūti spriest. Ja jums kaut kādi ieteikumi, kas nav vienkārši nojaukt šo ēku un padoties, ja varbūt kāds to darīs, tad labprāt komentos ierakstat, labprāt padomāšu jūs variants. Nu ir tā, ka es varētu vienkārši 100x50 visos sānos pielikt no augšu uz apakšu abos sānos, un tad te izgriezt tās daļas un ielīmēt vai kaut kādas amputētas vietas uztaisīt. Nu tā, respektīvi kaut kas tā kā šits, un tad pie tiem simtniekiem es varēšu tos griestus pielikt, tā lai šo brūsu varbūt var redzēt. Nu, tā redzēs. Es tagad tikai tā selpojos putekļus, kaut ko filozofē. Nu jā. Kā? Būs ko darīt tagad, ziemā. Lēnām būtu forši līdz pavasarim uztaisīt griestus.
uziesim augšā, parādīšu atradums. Skaists durvis. Es pieņemu, ka oriģinālās. Un arī būs jānokas kā rās nosaks. Skaists rokturs. Tagad jūs neko neredzat, bet trepas oriģinālā. Tā. No augšas tie koki izskatās tīri ok. Es pat neredzu nevienu tādu vietu, kur būtu tā tik slikti kā no apakšas, ka izskatās. Nezinu, kas tur būtu šo te. Tā pūdējs no apakšas, iespējams, tas ir Eģiptes. Jā, tā izskatās ļoti plāna tā starpsiena. Es domāju, tie ir parasti dēļi, bet es nezinu, kamerā var redzēt. Spundīts, grīdas dēļ. Es pieņemu, ka tie grīdas dēļ ir tādi spundīti. Jo man arī viņi ir klētī fasādē un grīdā diezgan tā daudzās vietās. Laikam standarts bijis. Nu jā, un tas viss ir jumta dēļ, kad šis... pat varbūt tas ir bijis pirms tur šīferu uzlika, jo izskatās, ka tad slubiņas nav tieši tajā vietā, kur ir šis viss beigts. Varbūt. Un kas to lai zina? Te ir smūgs bāļķis, bet žēl, ka viņš te pa vidam izpalūs, to jāprotezē. Te jātais protēze, vai jāmaina viss apkārt, nu, respektīvi. Jāmeklē baļķi tagad būs. Man it kā ir kaut kādi krājumos šie tieši vecie. Bet, nu jā, nezinu, kā tur būs. Varbūt jāskatās tagad Facebookā, kāds tirgo. Vai arī jāņem jauni, bet jauni ilgi. Es negribu zaļu slikt. Tā. Un tātad te ir tas dīvainais caurums. Tā. Parādīšu tūlītās ārā. To redzēt. Tur ir viss apdara. Sienas krāsots, viss krāsots, es pieņemu. Tas pēc tam pietaisīts. Nebija domājis, te ir plīts apakšā. Un pasieties, kā izdomāt tā caurulu. Vismaz priekš manis liekas interesanti. Tas, protams, ugunsdrošības risks, es jaukšu nos šito visu. Tāpat kā skurstenis iekurināja viņu viņš. Jā. Sulo, kā tas darbo, tek. Viņš jau beigts. To es saprotu. Viņš var te ne pa tēmu. Varbūt mūrē šaun, bet varbūt arī ne. Jāapskatās, cik tā smilšu krāsnes labi, ja tā būs kaut cik ok. Un tad varbūt var domāt atstāt, bet tā. Personīgi man negribās atstāt šos te. Šis viss beigās izmaksā dārgi, tad man jumta arī vēl viens caurums liek vietu, kur tecēt ūdenim, un arī tas pieslēgums diezgan padārgs un laikietilpīgs. Jā, respektīvi te ir dēlis, un te viņi mūrējuši no ķieģeļiem visapkārt. Un tas ir darīts, jā, pirms... pēc šajās grīdas uzlikšanas. No, tas tā kā loģiski būtu, jā. Nezinu, ko es tikko teicu. Nu, respektīvi šī izolācija, kas te ir visā mājā. Nezinu, es labprāt uzklausītu, kas tas varētu būt. Te viņi piemaisījumi, bet ir... Labi, tagad es neparādīšu, tur jau viss aizbēries ar mēslēm. Bet bija dažas ļoti mazas zonas, kur bija tīri, viņš tāds tā kā skaidrs. Bet tās nav skaidrs. Kaut kādas izsīs vai kas. Jā.
Tie, kas saka, varbūt domā, ka es tos visu dēļ zaļie, kad izšķēršu te es esmu izlasījis. Kaut cik izmantojams. Varbūt kaut kur noderēs viņi. Ja tā jau tādas dēļas vairs neatradīs. Man liek, šis ir visinteresantākais dēls. Šitā kā melnā grīda. Pasieties, no kaut kādas, tur baigi daudz. Te ir profils baigais. Tas nozīmē, ka viņš varbūt no kādas mūžas bijis vai kā. Jo tajos laikos taupīja materiāls. Un man liekas, šīs spāris arī bijušas citur. Jo laiku caurumi. Vai varbūt padomju laikos kaut kas darīts, bet šis Latvijas laikā likts līdz ar to. Negribas ticēt, ka te varbūt bija tie balsti, kas arī varētu būt loģiski, ka viņi izzāģēt ārā. Jā, varbūt arī izzāģēt, ja tā skatās, tad tā arī sanāk. Tad te jāstiprina kaut kā. Vispār jā, izskatās tā briesmīgi, ja tā padomā, ka tur uz tik maz turās. Bet, nu, ir izturējis. Un laiduma arī baigi liela. Ja man būtu jāmaina, tad es nezinu, kā es to izdarītu. Jo te ir 7 metri. Lai gan laidums laikam no tā krēsla skaits, ja tas skaits krēsls, es nezinu, cik esmu drusku papētījis. Jā, jāsavēl kopā. Bet, nu, tas nākotnē. Tagad tā ilgi pamūlu, jo baigi nav ko rādīt. Var parādīt vienīgi to, kas ir atrasts. Tā, šits, labi, nav nekas vērtīgs. Nezinu, kas parastais karavīrs laikam, bez nekā. Tāds rokturīts, nezinu, kas tāds. Un šī ir ļoti interesanta lieta. Šito es noteikti palasīšu arī mājās, tak nebūs riktīgi ko darīt. Nekustamo īpašumu šis te kaut kāds žurnāls. Tas ir Latvijas laika SSLV. Tikai, nu, nekustamo īpašumu sadaļa. Mērķeļa iela Rīgā. Tālrunis. Nu jā, ļoti žēl. Cik attīstīts bija agrāk. Jau tajā laikā drīzāk var teikt. Nu labi, tā grāmata īkai. Ja, piemēram, Zaslaukā 2 stāv māja. Jauktā būs, 4 dzīvokļi, tā. Īra mēnesis 150 lati. Hipotekārā banka. Iedomājies, ko tur. Gaisa tilta rajons, diez, kur tas ir? Rīgā. Ko tas nozīmē 900 kvadrātmetri KVA? Mūra māja. Eku 2600 lati. Nu, man liekas, tās naudas jau ļoti daudz. Tas lats bija vērtīgs tajā laikā, man liekas. $50,000 lati. Respektīvi, varbūt tas nav nekas vērtīgs, bet man liekas ļoti interesants. Kaut kādā ziņā vēsturi. Un viņš pazud, bija 2 lati šajā te žurnālā, viņš maksāja, tas jau arī, man liekas. Es nezinu, ja tur salīdzināt, cik tas mūsdienu naudā kaut kāda pēc pirktspējas, nu, pēc pār 10 eiro gan jau. Tad te kaut kāda, nezinu, laikarības grāmata, nezinu, tas varētu būt arī no padomju laikiem. Neredzu gadu.
bet izdevniecība gaisma, nu tas jau tā pēc padomu laikiem skan. Nē. Viss oficiāli Kārlis Ulmans. Tas ir Latvijas laika. Ļoti interesanti. Diktāts. Nu labi, to var pastatēt mājās. Kalendārs 38. gads. Arī interesanta lieta. Nu, respektīvi nav nekas daudz. Bet interesanti. Ko var? Šī tas izsās ļoti labi. Vismaz no augšas. Nu, tas no augšas. Neko nevar pateikt, bet no apakšas sūdīgi. Jā. Šī visa fasāde augšā izsās briesmīgi, bet tajā dienas pusē bija vēl briesmīgāk. Es jau vienā video tur teicu. Es tur pastāstīju vairāk par to. Bet jā, respektīvi, ko darīt. Bet nu jā. Tā kaut kur 5 stundas aizņēma demolācija. Uzlikšana reiz 4 būs, ne? Bet te jau redzēs. Labi. Esmu te muldējis jau pietiekami ilgi. Tātad, paldies, kad skatījāties. Te jau tiekamies nākamajā epizodē. Gan jau jākārto šis, vai labs laiks kaut ko citu jādara, bet, nu. Jā. Būs ko darīt.